Cik tu saņem esi bankas klients? Kopš 16 gadu vecuma, 2 gadus. 16 gadu vecuma. Un kādus produktus tu ikdienā jau bankā lieto? Kādus produktus? Kāds ir? Nu, ko tu bankā lieto? Kas ir tie pakalpojumi? Ko tu izmanto? Kredītkarte. Un tas ir Norēķinu kārta. Nu, jā. Un viss? Un viss? Viss. Skaidrs. Nedaudz par bankas pakalpojumiem. Kādus pakalpojumus, teiksim, kas ir tās lietas, ko tu ikdienā lieto visbiežāk? Kas nav saistīta ar banku tikai, bet vienalga ar jebko? Kādas ir lietas? Lietas ir vairākas. Nu, pakalpojumi vai es nezinu, tu brauc transportu. Nu, sabiedriskais transports, veikals. Ko vēl? Kas ir tās galvenās lietas, ko tu ikdienā lieto? Nu, sabiedriskais transports, veikals. Kas vēl tas ir? Nu. Es nezinu, kas vēl telefons. Dators, internets. Jā. Tas arī viss. Skaidrs. No šiem pakalpojumiem, teiksim, vai lietām, ko tu ikdienā izmanto, kuros tev būtu ļoti, ļoti svarīgi saņemt kaut kādas atlaides vai kaut kādas īpašas vietas, nu, respektīvi, lai tu samazinātu izmaksas. Noteikti internetā. Internetā, jā. Jā. Bet internetam kur? Internetam telefonā. Telefonā, jā, labi. Sabiedriskajā transportā. Jā. Un tad pārējais jau viss nav mums robežas. Kādā veidā tu gribētu, nedaudz par banku, lieksim, ikdienā informāciju, kur tu visvairāk, tā kā es saprotu, internetā iegūst? Nu jā. Ir vēl kāds kanāls, kur tu? Nē. Kā tu redzētu, piemēram, kā banka tev varētu piedāvāt kaut kādus pakalpojumus, respektīvi, kā tu gribētu saņemt informāciju no bankas šobrīd? Es saprotu, ka tev ir karte, un līdz šim... Informācija tieši par to karti? Jā. Ne, jebko, praktiski vienalga. Nu, viņu e-pastā. E-pastā, jā. Telefonā. Vai arī telefonā tas ir kā? Īziņas veidā. Mājas tas arī pat būtu. Nedaudz par bankas pakalpojumiem. Kādus pakalpojumus, teiksim, kas ir tās lietas, ko tu ikdienā lieto visbiežāk? Kas nav saistīta ar banku tikai, bet vienalga ar jebko? Kādas ir lietas? Lietas ir vairākas. Nu, pakalpojumi vai es nezinu, tu brauc transportu. Nu, sabiedriskais transports, veikals. Ko vēl? Kas ir tās galvenās lietas, ko tu ikdienā lieto? Nu, sabiedriskais transports, veikals. Kas vēl tas ir? Nu. Es nezinu, kas vēl telefons. Dators, internets. Jā. Tas arī viss. Skaidrs. No šiem pakalpojumiem, teiksim, vai lietām, ko tu ikdienā izmanto, kuros tev būtu ļoti, ļoti svarīgi saņemt kaut kādas atlaides vai kaut kādas īpašas vietas, nu, respektīvi, lai tu samazinātu izmaksas? Noteikti internetā. Internetā, jā. Jā. Bet internetam kur? Internetam telefonā. Telefonā, jā, labi. Sabiedriskajā transportā. Jā. Un tad pārējais jau viss nav mums robežās. Vairāk nekur. Skaidrs. Cik bieži lieto to internetu? Telefonā vai vispār? Nu, gan telefonā, gan vispār kopā? Jā. Visu laiku. Bez mazliet. Tiešām visu laiku. Nepārtraukt gan arī, jā? Nu jā. Teiksim, tev būtu iespēja kaut ko pateikt bankas prezidentam. Ko tu viņam pajautāt? Ko tu gribētu noskaidrot? Teiksim, nu, tev ir droši vien kāds priekšstats, kāds ir bankas prezidents bankā, bet pieņemsim, tev varbūt droši vien ir kaut kāds jautājums, ko tu gribētu viņam uzjautāt, nu, jo tu noteikti saņems atbildi. Vienalga kāds jautājums. Vienalga, tieši tā. Tas varbūt patiesībā nesaistīts ar banku arī. Kāda ir viņa alga? Lai ir kur tiekties. Jā.